Šoreiz Apērons video komanda devās uz Liepāju, lai aprunātos ar Māru Ceiruli saistībā ar universālo dizainu. Mārs sniedz universālā dizaina definīciju. Mums ir tāda vienkāršo definīcija izstrādāta universālam dizainam. Universālais dizains ir vides, pakalpojumu, produktu un informācijas pieejamība visiem cilvēkiem. Daudzi to tā domā, tas ir kaut kas īpašs un speciāls pielāgots invalīdiem un tikai. Nē, šeit ir runa pilnīgi absolūti par visiem cilvēkiem. Tāpat arī Mārs izskaidro universālā dizaina koncepcijas veidošanās vēsturi un īstenošanas apstākļus. Koncepcija faktiski radusies ir Amerikā, un tā nepieciešamība radās pēc visiem lielajiem kariem, kad radās cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, un kad sabiedrība saprata to, ka daudzi no viņiem nespēja brīvi pārvietoties, izkļūt no savām dzīvesvietām, iekļūt pakalpojumu sniedzēju institūcijās un tā tālāk. Un tad sāk pielāgot numur 1, tātad, šo vidi. Un tad jau aizgāja jau tālāk, protams, informācijas pieejamība, pakalpojumu pieejamība, produktu pieejamība. Mārim ir prieks par to, ka Amerikā ģenerētās universālā dizaina idejas, kā padarīt cilvēkiem dzīvi ērtāku, pamazām izplatās Eiropā un likumīgi par noderīgām atzītas arī Latvijā. Šobrīd jau diezgan plaši izplatās arī Eiropā. Priecē, ka tas arī ir ANO konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām. Un arī, kā mēs zinām, arī Latvija to ir ratificējusi. Jau intervijas sākumā Māris minēja, ka universālais dizains nav paredzēts tikai cilvēkiem ar invaliditāti. Lūk kāds piemērs, kas spilgti demonstrē to, kā universālā dizaina piedāvātie risinājumi spēja atvieglot dzīvi ikdienišķās situācijās. Tagad vīrs ir tas ģimenes galva, pelna naudu, māmiņa audzina to bērnu. Viņa tagad grib pārvietoties kaut kur. Viņai vajag iekāpt tramvajā, vajag iekāpt autobusā, tur ir 3 pakāpieni, tagad stāvotē pieturāt ceri. Vai kāds saka, palīdzēs, nepalīdzēs, tikšu, netikšu iekšā. Lūdzu, zemās grīdas autopārvadātāji, sabiedriskais transports un tiek iekšā arī šī mērķa grupa, šie cilvēki, ratiņkrēslā sēdošie, neredzīgie un tā tālāk. Tā kā tas nav domāts tikai un vienīgi kaut kā cilvēkiem ar invaliditāti. Nē, tas ir plašākai sabiedrības grupai. Ir vēl kāda ļoti traumējoša lieta, kas šobrīd ir populāra dažādās pasaules valstīs. Tās ir stikla sienas un durvis. Mārs Ceirulis stāsta par universālā dizaina stratēģiju, kas paredz šos stikla izstrādājumus padarīt redzamus visiem cilvēkiem. Tātad, ko universālais dizains šeit paredz? Padarīt šo sienu redzamu visiem cilvēkiem, vai šīs durvis. Un mēs esam pastrādājuši, ieguldījuši nedaudz līdzekļus priekš tā, lai nevairot invalīdu skaitu Latvijā. Un nobeigumā Mārs stāsta par turpmākajiem plāniem informatīvu semināru organizēšanai bērnu un jauniešu, kā arī studentu auditorijām. Jo izprotoši jaunatni ir pozitīva pārmaiņu garants valstī. Bet, ko es minēju par šīm ministrijām, bieži vien ir tā, ka kamēr, kā es jau teicu, cilvēks pats nav saskāries, viņš arī neaizdomājas par tām problēmām, un tas nav pārmetums. Tad mūsu uzdevums ir tikai informēt. Izglītības ministrija, bērni, augstākā mācība iestādes un tā tālāk. Ja, vienalga, ņemam visu to praktiskāko, arhitekts. Viņš būs saņēmis atbilstošu kvalifikāciju, izglītību, ka viņš drīkst projektēt kaut kādus tur skvērus, parkus, mājas un tā tālāk. Bet tur nebūs pielāgots viss atbilstoši tā, lai var pārvietoties brīvi visi cilvēki. Tad jautājums, kam tā ēka būs uzcelta kaut kādai atsevišķai sabiedrības daļai? Un viena daļa tikai tā no ārpuses varēs tur pamieloties? Nē. Tātad jāsāk ir jau faktiski no skolas, un ja bērni to sapratīs, tad arī tas būs ļoti labi. Prieks par to, ka Liepāja ar savu vides pieejamības un piemērotības līmeni var rādīt piemēru citām attīstīto Eiropas valstu lielpilsētām. Tur ir atrodami gan viegli pamanāmi laternu stabi, gan īpašas joslas neredzīgajiem, par kurām tie var droši pārvietoties ar pārliecību, ka viņu ceļā nebūs šķēršļu. Prieks, ka Latvijā ir tāda pilsēta kā Liepāja, kur ir padomāts par visu cilvēku ērtībām. Cerams, ka arī citās pilsētās mēģinās sekot Liepājas pozitīvajam piemēram un iekārtot apkārtni tā, lai tā būtu pieejama visiem. Sanda Segliniece, Apērons video.